Baltijas okupāciju, ja tiks dots militārs trieciens Sīrijai bez ANO akcepta. Asu kritiku par šādiem izteicieniem jau izteicis NATO ģenerālsekretārs. Taču Latvijas politiķi saka, jābūt uzmanīgiem ar šādiem mutvārdu uzbrukumiem, jo tas varētu būt arī tests, kā mūsu valsts uzvedīsies šajā jautājumā. Bet tomēr ar kādām tiesībām Krievijas politiķi manipulē ar Baltijas valstu okupācijas ideju un kāda ir šīs kaimiņu valsts oficiālā nostāja? Tieši tāpēc uz sarunu šorīt esam aicinājuši Krievijas vēstnieku Latvijā Alexandru Vešņakovu. Доброе утро. Доброе утро. Kāda ir Krievijas oficiālā nostāja sakarā ar Krievijas politiķu izteicieniem par Baltijas valstu okupāciju? Par politiķiem es to neesmu teicis, bet vienu politologu viedokli esmu teicis, tie ir pilnīgi murgi, es to nekomentēju. Un tomēr kāpēc murgi? Šī informācija tika publicēta masinformācijas līdzekļos, visi lasīja un dzirdēja. Tas nav tāpat vien. Viņš paskaidroja, ka savā personiskajā sarakstē ar kolēģiem savā blogā bija izvietojuši šo informāciju, un informācijas līdzekļi to uzsver. Viņš pat centās izskaidrot, ka viņš to nav darījis, nav publiskošanai, bet savai personiskajai lietošanai. Protams, tas nebija visai korekti no viņa puses, arī šai ziņā. Jūs teicāt politologs, bet Žirinovska kungs ir politiķis, un vai ir nopietni jāvērtē viņa izteicieni par Baltijas valsts okupāciju? Viņš taču nav lauku kāds sāģis iedzīvotājs, bet Krievijas deputāts. Jā, viņš ir deputāts un opozīcijas partijas līderis. Tāpēc opozīcijas partijas pārstāvja pozīciju arī jūsu opozīcijas partija attiecībā pret Krieviju nav pārāk korekta, biedējot ar Krievijas draudiem. Tomēr es domāju, ka ieciklēties ar šādu veidu uzstāšanos no dažu politiķu puses, kuri nekādi nepārstāv Krievijas oficiālo politiku, nevajag. Tad jūs domājat, ka nav jāņem vērā šie Žirinovski izteicieni vērā? Tieši tā. Kā Krievijas vēstnieks Latvijā varat oficiāli apgalvot, ka šādiem izteicieniem nav nekāda sakara ar Krievijas oficiālo nostāju attiecībā pret Baltijas valstīm. Krievijas oficiālā nostāja ir tāda, mēs esam par to, lai mums būtu labas kaimiņa attiecības, balstoties uz savstarpēju izdevīgumu pragmatismu. Tieši šai virzienā mēs strādājam. Mēs strādājam kā Krievijas ārpolitikas virziena pārstāvi, un jūs labi zināt, pirms 5 gadiem preču apmaiņas starp mūsu valstīm bija $3 miljardi. Pagājušo gadu jau 9,6 miljardi. Šogad gaidāms vēl 20% pieaugums. Tātad vairāk par $10 miljardiem. Tā ir ļoti pareiza pozīcija. Izdevīga gan mūsu valstī, gan Latvijas Republika. Ekonomiskā ziņā tas, protams, ir pareizi, bet politiskā ziņā. Politiskā plānā tieši tāpat mēs gatavojam politiskas konsultācijas starp mūsu resoriem. Ja nebūtu notikuma Sīrija, kas attīstās pēc negatīva scenārija ASV dēļ, tad šai nedēļā noteikti politiskās konsultācijas. Ārlietu ministra pirmā vietnieka Tito līmenī un no jūsu puses Andra Podgoviča līmenī. Šīs konsultācijas nenotiks. Mēs vienojamies par to, ka gaidīsim, kad būs pieņemams laiks abām valstīm oktobra sākumā. Bet taču nav dūma bez mums, ja runājam par šiem izteikumiem attiecībā uz okupāciju. Tas bija saistīts ar situāciju Sīrijā un tās vai citas pozīcijas atbalstīšanu. Kāda ir Krievijas attieksme pret Latvijas pozīciju šajā konfliktā? Mēs uzskatām, ka šī nostāja ir kļūdaina. Un vispār šim jautājumam veltīsim daudz vairāk uzmanības. Tā ir ļoti nopietna problēma.
Ja atceramies pirms 10 gadiem, līdzīgs scenērijs bija attiecībā uz Iraku. Toreiz amerikāņu puse runāja par to, ka tur ir masu iznīcināšanas ieroči, ir ķīmiskie ieroči, un pat ASV valsts sekretārs ANO nācijā izdarīja, apvienotā nācija organizācijā izdarīja spiedienu, ka ir jārīkojas, un šis režīms ir jāgāž, un toreiz daudz tam noticēja. Toreiz tika izveidota militārā koalīcija, 35 valsts sastāvā ar ASV priekšgalā. Tagad tā nesanāk, jo pierādījumi tam, ka Sīrijas režīms ir izvietojis šos līdzekļus nav. Šī situācija pasaulē jau ir cita. Vairs nav 35 valsts, bet dažas 35 valsts, kuras gatavojas šai okupācijai un rīkoties ASV labā. Mūsu versija, par ko mēs runājam, ir noteikti jāpārbauda. Tā visnotaļ var būt loģiska, kā Sīrijas opozicionāri ir sarīkojuši šo provokāciju ar ķīmisko ieroču pielietošanu pret civiliedzīvotājiem, lai izprovocētu to darbību, ko grib veikt ASV. Un šai sakrībā ir jāgaida analīžu rezultāti, ko veica ANO eksperti, un risināt šo jautājumu tikai starptautisko tiesību robežās. Un to var izcināt drošības padomu. Ja tiešām tiks pierādīts ķīmisko ieroču pielietojums no Sīrijas režīma puses, tad par to ir jāsoda. Un jāsoda starptautisko tiesību robežās. Ja tas tiks darīts ignorējušies, tad to apskatīsies kā agresija. Daudz valsts šo pārbaudi jau ir veikusi. Gan Lielbritānija, gan ASV. Pat daudz Eiropas Savienības valsts. Kāpēc jūs neticat šīm analīzēm? Tāpēc, ka ir starptautiskā organizācija, ko sauc par ANO, tā ir sūtījusi uz turien savus ekspertus, kas šo darbu ir veikuši. Un Eiropas un tā skaitā Zviedrijas laboratorijās tiek veikta šī analīze. Mēs nevaram uz vārda ticēt tik nopietnos jautājumos, jo vienreiz Amerika jau ir piemānījusi un atzina, ka nekāda ieroču masu iznīcināšanas ieroči Irākā nav bijuši. Pēc tam atsaucās to, ka izlūkošanas dienas ir piekrāpts. Tāpēc arī šo valstu tautas netic. Spilgs piemērs ir Lielbritānija. Cik es zinu, Amerikā ap 60% iedzīvotāju neatbalsta militāro iebrukumu Sīrijas republikā. Šie izteicieni par valsts okupāciju. Uz šiem izteicējumiem ir ļoti asi reaģējis NATO ģenerālsekretārs Rasmussens, ka Krievijai ir jāpaziņo, ka viņš šādas izteicienas neatbalsta. Vai šāda rīcība sekos, vai tādai jābūt? Ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija nerealizē tādu līniju, kādu cenšas izteikt atsevišķi politologu un politiķi. Tā ir pilnīga Krievijas oficiālā nostāja. Jā, tiešām mums taču ir vēstīgs. Mēs uzdosim vēl vienu jautājumu par šādiem jūtīgiem Latvijas un Krievijas jautājumiem. Jūs droši vien labi zināt, ka Krievija un Baltkrievija sākos vērienīgas militārās mācības Zapata 2013, un informācijas līdzekļos raksta, ka turējās tiks izspēlēts uzbrukums Baltē. Kāpēc šāds uzdevums šiem treniņiem? Tā ir melīga informācija. Oficiālā informācija, kuru es gatavs esmu jums paziņot, un tiek izplatīta starptautiskajās organizācijās. Jau augusta sākumā ir tāda, ka šīs militārās mācības tiek gatavots. Tās notiks Baltkrievijas teritorijā. Tām ir aizstāvošs raksturs. Tās pilnībā iekļaujas tajās starptautiskās saistībās, kādas ir Krievijā un Baltkrievijā sakarā ar šādām mācībām. Visa informācija, kas
tiks publicēta rietumiem, ir jau publicēta. Piedalīsies ap 10 000 militāru personu, Baltkrievijā ap 3 000 Krievijas federācijas militāru personu. Tiks izstrādāts uzdevums tieši aizsardzības ziņā. No kurienes ir šāda informācija? To pajautāja tiem, kam acīm redzot ir kādas rusofobiskas teorijas, kas ir viņu galvās un apziņā, un ar ko viņi ļoti bieži piesārņo masu informācijas līdz. Jūs teicāt aizstāvības raksturus. Aizstāvoties pret ko? Pret potenciāliem uzbrukumiem, tā skaitā teroristiskiem uzbrukumiem. Piemēram, tas, ko rāda Sīrija. Draudi taču no dažu valstu puses eksistē, kas apējot starptautiskās tiesības, mēģina uzspiest savu gribu un spēku. Bet tas, ka tas ģeogrāfiski notiek uz robežas starp citām valstīm un mūsu valstīm, šī ir mūsu robeža, un skaidrs, ka jūs arī rīkojat mācības, starp citu, ļoti liels daudz mācību. Jūs taču to neveicat vieni paši, bet NATO bloka ietvaros, kurā jūs sastāvat. Tāpēc šeit nav nekāda pamata apgalvot to, ka tās ir speciālas mācības, kas izstrādā uzdevumu uzbrukumu. Tās teorijas robežās, par kurām mēs jau runājām. Kā jūs uzskatāt? Kā jautājums par Sīriju beigsies? Baidos, ka tas beigsies slikti. Ko jūs ar to domājat, ka slikti beigsies? ASV tās prezidenta personā ir paziņojuši, ka viņas jau gandrīz ir pieņēmuši lēmumu un gaida tikai kongresa akceptu. Ja šāds akcepts būs, tad noteikti arī notiks agresija, ir savākti milzīgi militārie spēki vidusjūrā. Bija jau mēģinājumi palaist raķetes, kas it kā pārbaudīja aizsardzības un izsekošanas sistēmu. Ir pārāk tālu aiziets jau šajā jautājumā no ASV puses. Es vēl ceru, ka veselais saprāts uzvarēs un karš nesāksies. To jau var uzskatīt par karu, kas var novest pie ārkārtīgi negatīvām sekām. Ne tikai attiecībā uz Sīriju un ASV un citām valstīm, kas piedalīsies šajā operācijā, bet tā var iesaistīt šajā konfliktā arī kaimiņu valstis. Jūs zināt, ka sākot karu, domā viena, pēc tam sanāk pavisam kaut kāds cits rezultāts. Atceroties to pašu Iraku, vai Irakā ir karš? Tur katru nedēļu iet bojā vairāk par 1000 cilvēku. Tāda ir situācija. Tātad praksa rāda, ka iejaukšanās no ārpus iekšējos konfliktos pēdējā laikā nekad šo valstu problēmas nav risinājuši, bet gan padziļinājusi. Bet kā Krievija? Krievija arī jau ir iejaukta šajā konfliktā. Kā gan tā ir iejaukta? Tā uzstājas kā miernesējs un paziņo neiejaucieties šajā konfliktā. Bet šais konfliktos var piegādāt un pārdot ieročus Sīrijā. Tad tas ir solis jau virzienā. Vēlreiz gribu nosaukt Krievijas principiālo nostāju. Krievija ir pret militāro darbību no ārpuses. Kā to vēlas ASV. Krievija ir pret to, lai tiktu izvērsta kārtējā kara darbība, kas novedīs pie vardarbības eskalācijas šajā reģionā. Krievija nav nekāda militāro darbību pusē. Šis uzdevums ir jārisina. Lūk, Francijas prezidents nav konsekvents. G20 samitā viņš paziņo, ka ir noteikti jāpanāk atrisinājums politiskām metodēm. Mēs esam par to, bet ja tagad tiks izvērts militāro darbības, tad politiskās metodas
tiks atvirzīts. Un šai ziņā piespēlē tie opozicionāri, kas par katru cenu grib gāzt eksistējošo režīmu, Asada režīmu, un sagrābt varu, lai pēc tam karot savā starpā, kā tas tagad notiek Irākā. Ja būtu kongresa lēmums, par kur jūs runājāt. Вот есть медиа, есть политики, политологи, которые говорят ir politiķi un politologi, kas runā pat par trešo pasaules karu. Cik tas ir nopietni jūsu dēļ? Tas ir nopietni un ļoti bīstami. Mēs vēršamies pie visām valstīm, kas jau tika izdarīts Pēterburgā, kad tikāmies ar 20 lielākajām valsts ekonomikām, ka šai situācijā viss ir jāizsver vēlreiz un nedrīkst pieļaut militārā konflikta izvēršanu, kas var izvērsties bīstamā karā. Vai jūsuprāt, ASV un Lielbritānija šo jautājumu neizvērš? Es domāju, ka viņi nevisai adekvāti novērtē situāciju. Obamas kungs, ja viņš pieņem šo lēmumu par militāru iejaukšanos, tā būs viņa galvenā kļūda. Tāpat laikā valstīm kā Krievijai, ASV ir viens mērķis, lai Sīrijā būtu miers. Lai netiktu iznīcināti civiliedzīvotāji. Visiem taču viens mērķis. Kāpēc ir tik atšķirīgi ceļi šai virzienā? Tas ir jājautā, kāpēc ir tik dažādi ceļi un tieši amerikāņu administrācija. Mūsu nostāja, ka militāro darbību nevajag izvērst. Mēs vienojamies savākt speciālu Ženēvas konferenci ar nosaukumu Ženēva 2. Mūs palūdza, lai pierunājam Sīrijas varas iestādes, lai mēs iedekmējam tās, lai viņi piedalās šajā konferencē. Mēs to panācām. Tāpat laikā mēs runājam, lai jūs iedekmējat opozīciju, lai tā arī sēž pie saruna galda un meklē mierīgu risinājumu. Opozicionāri to nevēlas, jo uz viņiem nezdara attiecīgo iespaidu. Bet ir pretējs spiediens, tiek mudināt uz militārām darbībām. Izvērst un iesākt tos ir daudz vieglāk nekā pēc tam novākt. Visa pasaule saka, arī Krievija tur ir iejaukta. Bet, kad jūs runājat šeit, tad Krievija ir miernesējs un trešā valsts un it kā neitrāla ar savām Sīrijas bāzēm. Un šo nostāju, kā es saprotu, pat Amerikā atbalsta vairums iedzīvotāju. Par to, ko jūs teicāt, ka ir ļoti nopietni jāapsver viss. Kādu Latvijas pozīciju Krievija saprast, kādu ne. Vismaz nesteigties ar saviem paziņojumiem par militārās darbības atbalstīšanu. No ASV puses. Tas kaut kādā mērā atveicinātu Amerikas administrāciju, lai tā vispirms padomātu, pirms iesākt šādu darbību. Kad iesaistīt ar vien vairāk valsts, kuras it kā šo militāro darbību atbilst, tad rodas ilūzija, ka ANO šodien nestrādā, drošības padomu netiek galā ar saviem pienākumiem, un mēs meklējam citu starptautisko jautājumu risināšanas modeli. Latvija jau ir piedalīsies militārās operācijās Afganistānā, Irākā. Ja būs tā, ja šai gadījumā tā nekā laba nebūs. Cik es zinu, Latvija netaisās piedalīties militārajā darbībā, bet tikai vārdos atbalsta militāro darbību iespēju, un ar to arī ierobežojas. Manuprāt, Latvija tālāk neies, kā neies arī pasaules valstu vairums. Es vēl ceru, ka ASV arī varbūt apstāsies. Tie politiķi, kas Latvijā atbalsta to, lai mutiski atbalstītu šo pozīciju, viņi ir lojāli Krievijas pozīciju. Tā ir viņa nostāja, kas nesakrīt ar mūsējo. Principiāli nesakrīt. Jā, Latvijas oficiālā pozīcija būs sasteigta. Kāda būs Krievijas nostāja? Tā būs negatīva attiecībā pret to, ko dara Latvija un citas valsts, kas iesaistās militārā darbībā. Un kādā ziņā negatīva? Tā kā es to teicu.
И самым как бы заканчением нашего... По крайней мере, никто воевать не собирается. Vismaz neviens karot netaisās, Странами, которые, vēl jau vairāk даже если будут вторгаться туда. ar valstīm, kas varbūt iebruks Krievijas teritorijā, Sīrijas teritorijā. Paldies jums par interviju. Krievijas vēstnieku Latvijā, Aleksandru.